Nav tagad naudas nebūs pēc 40 gadiem. Mums tā visu laiku mūs šeit baros vienkārši ar solījumiem. Tāpēc mēs uzsākam 21. jūlijā parakstu vākšanu, kas vainagojās ar 2336 parakstiem uz 113 lapas pusēm. Nosūtījām gan valsts prezidentam, gan ministra prezidentei, gan satiksmes ministram, reģionālajai ministrijai, aizsardzības ministrijai un Latvijas valsts ceļiem. Atbildes ir skopas, tādas formālas. Tāpēc priecājamies, kad ir no satiksmes ministrijas, kas spēs mums varbūt izskaidrot, kas šeit notiekās, kāpēc šāda cilvēku kaitināšana. Ceram uz daudz maz konstruktīvas sarunu. Paldies! Mēs esam konstruktīvi noskaņoti, gan mēs, gan jūs, un tāpēc arī ļaujiet man konstruktīvi 5 minūšu laikā izstāstīt to kontekstu, kāpēc tāda situācija izveidojusies. Un tad arī kopā pēc uzrunām droši vien varēsim arī oficiāli un neoficiāli parunāt, kā tad mēs visi kopā šo situāciju varam risināt. Jo tas, ko mums skatos, ir daudz arī manas paudzes cilvēku, mums jau kādreiz skolā nemācīja, kā valstī, no kurienes rodas nauda un tam līdzīgi. Es vienkārši liela daļas pieļauju zina šodien, bet atgādināšu. Tas ir tas, ko mēs samaksājam nodokļos, tas ir tas, ko mums valsts uzņēmumi nopelna, piemēram, valsts meži. Mums klāt vēl nāk Eiropas naudas, un tas ir pa lielam arī viss. Atvēra valsts ceļu mājaslapu, iepirkumi, skatot mūsu ceļš ir sarakstā. Tātad iepirkums tiks izsludināts 3. ceturksnis. Nezinu, kāda apstākļa dēļ, tātad sākās runas valdībā par budžeta samazināšanu, tika atklāts misas ceļš, un tāpat laikā mūsu ceļš no tā iepirkuma saraksta pazuda. Tad jautājums ir kāds, ja gada sākumā ielikāt ceļu iepirkuma sarakstā, tātad nauda bija ieplānota viņam. Kur viņa palika? Tātad īsa konkrēta atbilde. Nauda pazuda, jo mums ir jāfinansē aizsardzības vajadzības. Satiksmes ministrijai es teicu, jāsamazina izdevumi par 23,7 miljoniem eiro. No kurienes viņus samazināt? Kolēģi, esam konstruktīvi. Samaziniet savas algas! Mīļie, domāju, kādam ir... Es domāju, ka finansējums arī turpināsies, būs turpmākajos gados, un mēs varēsim arī, ja ne nākamgad, tad jebkurā tuvākajā laikā, kad mēs to spēsim, arī šim ceļam pievērsties. Kolēģi! Jā. Ja nevarat izdarīt iedodies, no 90 Kolēģi! Jūs čakarējat tautu no 90 gadiem. No 90 gadiem es nebiju šajā amatā. Bet, kolēģi, esam konstruktīvi. Tādi kā jūs. Esam konstruktīvi. Jūs solījāt paši būt konstruktīvi. Mēs varam normāli runājot, tālāk arī izdomāt, kā mēs šot varam. Paldies par jūsu atbalstu. Jūsu atbalstu arī valdības atdzirdēs. Un mēs arī cīnīsimies, mūsu ministri apņēmis cīnīties, lai mēs varētu šo ceļu nofinansēt. Rainis teica, runas ir garas, no darba varas liktenis. Labi, ko jūs manā vietā darītu? Ietu mājās, ja nevari strādāt. Labi, es braucu mājās. Jā, tu neesi spējīgs risināt problēmas. Un savu ministru apmaņas līdzi. Maksā par tehnisko apskati, tā nauda ir jābūt ieguldītai ceļā. Jā. Kolēģi, vēl jums informācija. Tātad mēs kā ceļu lietotāji samaksājam akcijas nodokli kopumā apmēram 700 miljonu eiro gadā. Ceļiem šobrīd mums aiziet nepilni 300 miljoni. Līdz ar to pārējais tātad aiziet skolotāju algām, aiziet policistiem, aizsardzībai un tam līdzīgi. Tagad vienu konstruktīvu jautājumu. Drīkst jums uzdot. Tā ļoti zolīti uzdot vienu jautājumu. Šie te zemes ceļi, kas ir pieņemti no Ozolēnas līdz Jaunjelgavai, Valvai stāv greiders. Mēnesi stāv. Labi, ja 2 dienas. Šodien pazuda nav aizbraucis kaut kur greiderē. Tad jums, kā
traucē, vai vēl kaut kas, bet jums gribēšana traucē. Jūs visu mēnesi turat Greideri pie Valles katlumājas, un viņš nespēl, nav naudas. Nu tad klausieties, kur tad tā nauda ir? Mēs visu laiku ceļam nodokļu, un tagad vēl celt nodokļu. Jūs traki esat palikuši. Kas tad revolūcija jāteica? Kolēģi, nodokļus ceļ tie, ko jūs ievēl. Tad lūdzu sniedziet atbildi, ja jūs izvēlējāties izņemt tieši šos ceļu no saraksta. Kāpēc pretī parādījās Valgale Roja? Lūdzu atbildiet. Redz, kur ir saraksts. Abi divi saraksti. Vienā sarakstā ir, un tā ir tajā pašā pozīcijā starp Gulbenes ceļu un Ilūksnes ceļu. Ir jauns ceļš. Pavisam vienkārši šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts. Tas ir finansējums, ko ir atradis Varams reģionālās reformas kontekstā, atsevišķu papildus finansējumu konkrēti šim ceļam. Bet es nepiekritīšu. Varams arī solīja, kad visi, tātad pēc novada reformas, no visiem pagastiem tiks asfaltēti ceļi uz novada centriem. Mēs novadā nesagaidījām, ka tiksim, teiksim, uz Vecumnieku novada pa asfaltētu ceļu. Un šodien mēs jau esam 5. gadā Bauskas novadā jau. Un tāpatās mēs laužam mašīnas un nevaram tikt uz šo te novada centru. Un tā paša varam pārvaldībā. Jā, es atbildu konkrēts jautājumu par Valgale Roju. Tas ir Eiropas Savienības finansēts projekts, konkrēts specifiskam projektam. Ceļu infrastruktūra tiek plānota un attīstīta. Katra ministrija to dara, vai tomēr valstī ir viens strateģisks plāns, kuri ceļi un kādā prioritārā secībā mēs viņus attīstam, un tad tiek meklēts finansējums. Ko mēs varam finansēt no Eiropas, teiksim, līdzekļiem, ko mēs no valsts budžeta, varbūt tās vēl no kaut kurienes citurienes ir. Tas taču nav loģiski, tas, ka tagad Varam ministrija pasaka, kur ir nauda priekš no Eiropas projektu, un tagad attīstīsim šo ceļu. Bet varbūt tās tīri strateģiski, ja mēs raugamies, ka vajadzīgs bija pārdalīt šos Eiropas naudas no to, ko jūs ielikāt iepirkuma plānā, un izņēmāt tieši šo ceļu. Sekretārs kā no gaisa nokritis, kā no maza. Jā, paldies par jautājumu, un nevar nepiekrist šim jautājumam, jo tiešām šobrīd tā situācija ir tāda, kad ir vairākas ministrijas, kurām ir vairākas rūpes, un katrai rūpei ir sava prioritāte. Ja? Varam ministrija, ja Viedās administrācijas ministrija šajā gadījumā šo plānošanu veica 21. gadā, kad notika administratīva teritoriālās reformas plānošana, un viņi pēc saviem kritērijiem izvēlējās savas prioritātes. Ja? Mūsu prioritāte P87 ir iekšā. Jebkurā gadījumā mēs noteikti neesam atteikušies no šī projekta realizācijas. Viņš ir svarīgs, mēs labi zinām. Raivis te droši vien ļoti daudz bijis. Es esmu bijis pat 10 gadus atpakaļ. Ja? Mēs zinām, ka tā problēma eksistē, un tāpēc viņš ir uzprojektēts. Ja? Bet tā, diemžēl, šobrīd ir situācija, kad ir dažādi saraksti un dažādas prioritātes. Ja? Diemžēl tā ir. Ja? Finanšu ministrija, Varam, satiksmes ministrija. Visam jāsēžas kopā un vienkārši jārod risinājumu, jo, teiksim, ir bijis pierādījums tieši no satiksmes ministrijas. Rail Baltica ir vienkārši nolaist līdz tādam brīdim, ka vienkārši tur pilnīgi viss slikti, pieslēdzās siliņa, kaut ko sakārtoja, visi apsēdās, izdomāja, kaut kas sāk notikties. Rail Baltica tas pats. Satiksmes ministrija visu laiku tādi projekti vienkārši. Es nezinu, jūs laikam neesat strādājuši privātajā sektorā, vienkārši publiskajā sektorā var vienkārši atskaitīties, kaut ko vienkārši uz darbu aiziet un pēc tam no darbu uz mājām un par neko neuztraukties. Privātajā sektorā tā nav. Ir jādomā, jāsēž, jābrainstormo un jānonāk pie kaut kāda risinājuma. Visi kopā. Ar otru ātrumiņu, ja? Un atvainojiet, es vedu jums puķītes pasniegt, bet atvedu tādas, kādas ir saistībā ar ceļiem. Paldies jums liels! Paldies! Lai mēs sakam paldies! Paldies visi! Mūs apmierināja atbildē! Mīļieši, ir ceļa atbalsta akcija. Tas nozīmē, ja ceļa nav, mēs esam Rīgā un saucam visus Latvijas cilvēkus. Šīm ir jābeidzās. Mēs esam pār 10 gadus bijuši saprotoši. Viena krīze, Covid, nākošā krīze. Jānis Vitenbergs, lūdzu Jānis. Mīļie, būsim pieklājīgi, lūdzu. Neesmu redzējis nekad tik daudz cilvēku šāda veida protestā, atbalstā ceļam.
Un sekretārs pirms brīdis teica, ka šie ir ceļu draugi, bet tā jau nav. Šeit sapulcinājušies cilvēki, kur ikdienā brauc pa šo ceļu. Tas parāda to, ka šis ceļš jums ir svarīgs un par to, ka šim ceļam ir nozīme un tam ir jābūt. Un